Ir tā, kad es uztaisu ēdamo un aizsūtu viņiem, aizvedu viņiem vai kaut ko. Jo tagad arī pāris bļodiņas augstā gaļa stāv gaida, ka dēls atbrauks pakaļ. Nu, tas ir ilgāk nekā ķīseli un debesu manna, jo kamēr to gaļu izvāra, paiet kādas 3-4 stundas, 4 faktiski vismaz, lai no kauliem lec nostāda. Un tad, kamēr visu gaļu sagriež, sasmalcina vai neattīra no kauliem, un tas saliek pa bļodiņām. Bļodiņas vajag vispirms izdekorēt. Saliek gaļiņu. Un tad es lieku arī želatīnu klāt, jo lai droši ir, ka sarecēs. Un tā pie tā buljona, pieliek želatīnu drusku. Un tad tu gaļiņu sadala pa bļodiņām un salē virsū želatīnu. To, šķidrumu, buljonu. Nē, un tad liek augstumā, tagad jau labi, mums ir arī ziema kārtīga. Var izlikt garāžā un viņš sarecē. Bet citādi jāliek noteikti leduskapī ir, lai sarecē, un tā kā sarecē var ēst. Tas vismaz parasti vakarā es uztaisu, to otrā dienā var ēst. Tieši tā, jo man ir jātaisa divējādi tā augstā gaļa. Es pusi taisu apmēram, ko sasmalcinu gaļu, kā Latvijā parasti taisīja gabaliņos, bet dēlam man garšo tā muzikanta gaļa saucamā, kas ir samalta. Gaļa samalta, un sarecina viņu. Ēst var visādi, gan vīrs man mīl vairāk ar etiķu un sinepēm. Es ēdu tāpatās, ar upmaizīti. Kā kurš grib.